Mēs lielu daļu no savas dzīves meklējam ceļu pie sevis. Mēs iekšēji nejūtamies labi, mūs neapmierina ārējā pasaule, mūs neapmierina mūsu attiecības, mums gribas mainīt savus tuvākos, mums neapmierina politiskā iekārta, valdība, mums šķiet, ka kaut kas nav pareizi šajā pasaulē. Kaut kas ārpusē nav tā, kā tam ir jābūt. Mums ir ļoti daudz pretenziju pret pasauli. Mēs atkārtojam pieredzes un jūtamies, it kā mēs būtu iestrēguši kaut kādā atkārtošanās aplī vai cilpā un nevaram izkļūt. Mēs reizēm lasām daudz grāmatas, mēs apmeklējam kursus, retrītus, mēs tik daudz zinām, bet tad, kad mēs saskaramies ar kaut kādām ikdienas situācijām, ar cilvēkiem, ar tuvākajiem, mēs atkal reaģējam tāpat, kā mēs to esam darījuši vienmēr. Un šķiet tāds apburtais loks, ko darīt, kāpēc tā notiek. Un mēs turpinam meklēt, mēs to saucam par izaugsmi, mēs turpinam iegūt vēl vairāk informācijas, mēs turpinam mācīties, turpinam lasīt. Taču atkal un atkal atkārtojās notikumi. Mēs piesaistam ļoti līdzīgus partnerus. Mūsu attiecībās strīdi iet pa apli, atkārtojoties vieniem un tiem pašiem strīdiem, nespējot atrisināt situācijas. Mēs atturamies pie mūsu iekšējiem limitiem, un reizēm ir jānotiek kaut kādai krīzei vai mums ir jāpiekūst, lai mēs sāktu uzdot sev šos jautājumus, kāpēc tā manā dzīvē notiek. Un tieši ar šiem jautājumiem, kad mēs esam gatavi apstāties un sākt uzdot sev šos jautājumus, kāpēc manā dzīvē tā notiek, mēs sākam ceļu pie sevis. Mēs sākam ceļu pie tā visuma, kas esam mēs paši. Jo, lai kā mums negribētos domāt un ticēt tam, ka savu dzīvi mēs veidojam paši, bet tā patiešām ir. Mēs savu dzīves scenāriju sākām veidot, tad, kad mēs bijām bērniņi, un mēs turpinājām atkārtot un atkārtot, nostiprinot to dzīvi, kuru mēs dzīvojam šobrīd. Un tāpēc ceļš pie sevis ir ceļš, kurā mēs sākam ar dziļiem jautājumiem sev, sākam pētīt sevi, sākam iepazīt sevi, izzināt sevi, audzējam sevī šo apzināto klātesamību, audzējam šo iekšējo vērotāju. Šajā ceļā pie sevis mēs arī pieaugam emocionāli un psiholoģiski. Šajā ceļā mēs dziedinām savus ievainojumus, un šajā ceļā mēs arvien vairāk savienojamies ar sevi, mēs arvien vairāk savienojamies ar dzīvi, un mums pārstāj būt pretenzijas pret pasauli, pretenzijas pret citiem cilvēkiem, jo mēs saprotam, ka ārējais atspoguļo iekšējo, un ka ir lietas, ko mēs varam mainīt savā dzīvē, un ir lietas, ko mēs nevaram mainīt, un tas, ko mēs varam darīt, mēs varam mainīt attieksmi. Mēs varam iemācīties pārvaldīt savas emocijas, mainīt savu domāšanu, savas pārliecības, un dzīve kļūst aizvien vieglāka, dzīvē nāk prieks, dzīvē pazūd pretenzijas, un šajā ceļā mēs atklājam šo savu autentisko būtību, atrodam savu vietu savā dzīvē, mūsu dzīve iegūst jēgu, un mēs sākam dzīvot patiesi no sevis. Ir notikusi savienošanās ar savu dvēseli šajā ķermenī, un mēs varam doties drošāk savā dzīvē, doties ārējā lielajā dzīvē, jo mums ir kontakts ar sevi, kontakts ar savu dvēseli, kontakts ar savām jūtām, ar savām pārliecībām, kontakts ar savām vērtībām, ar savām vēlmēm un vajadzībām.
ceļš pie sevis. Aicinu tevi uz 8 nedēļu dziļu pieredzi. 8 nedēļas ceļā pie sevis. Šajās 8 nedēļās tev būs pieeja lekcijām vai zināšanām, kuras palīdzēs tev vairāk saprast sevi. Tev būs pieeja transformējošām meditācijām, praktiskiem uzdevumiem, kur tev palīdzēs vairāk analizēt sevi, saprast sevi, doties dziļāk, uzdodot sev dziļus jautājumus. Tev būs pieejama mācību platforma, atbalsta čats Telegram un iknedēļas tikšanās Zoomā, kur mēs tiksimies drošā un atbalstošā vidē, lai dalītos, lai praktizētu, lai būtu, lai integrētu šo pieredzi. Ja es zinu, 8 nedēļas ir tikai sākums, bet ļoti bieži šīs 8 nedēļas ir sākums ceļam, sākums kaut kam skaistam, kaut kam dziļam, kas vēlāk tikai turpinās, jo reizē mums ir vajadzīgs impulss, ir vajadzīga iedvesma, ir vajadzīgs virziens un ir vajadzīgs atbalsts, lai mēs varētu doties drošāk, tālāk savā dzīvē kopā ar sevi. Uz tikšanos! Es ļoti priecāšos iet kopā ar tevi.